Pazemes pārejas tunelis no centra uz autoostu, var teikt tā, ja, uz centrātirgu. Izrādās, draugi mīļie, ka tas ir mantojums, un mums no viņa ir jātiek vaļā. Un Rīgas dome ir ieklausījusies tādā Neils Balgalis, ja, kurš pateica, ka ir pagātnes relikts, ka tas ir pagātnes relikts. Kas ir Nils Balgalis? Druscīgi. Tātad, 2014. gadā viņš un viņa kolēģi Līga Ozoliņa, vadot firmu Grupa 93, 2 dienas pirms satiksmes ministrijas iepirkuma pabeigšanas, ziedoja partijai Vienotība 14 228 eiro. Un kā jūs domājat, pirms tam kādā konkursā viņi piedalījās un arī, cik es zinu, uzvarēja, tātad detalizēta Rail Baltica Latvijas posma tehniskā izpēte un ietekmes uz vidi novērtējums. Tālāk. Domājiet paši, analizējiet paši. Ot tā. Jā, mums ir padomju mantojums, tad mums būs Briškena mantojums.